Čau, šis video nav domāts iesācējiem, viņš vairāk domāts jau ģitāristiem, kur vienkārši grib papildināt savus idejas, atrast kaut kāds jauns veids, kā pilnveidot sevi un kuriem jau ir kaut kāda izpratne par to, kā piemēram spēlēt gāmas pa visu grīfu. Viņi jau varbūt spēj kaut kādus intervālus paspēlēt un tā tālāk, tad šis ir vairāk tāds sistemātisks video, kuram es izvadu cauri tādām kā pamatlietām, kuras tādam ģitāristam, kurš jau kādu laiku spēlē, manuprāt, būtu jāzina, lai viņš labi varētu orientēties dažādās muzikālās situācijās. Bet, ja tu esi iesācies, protams, zinātkāras dēļ, var arī paskatīties tik un tā. Ok, tad ķeramies pie video. Es parunāšu par to, kā strādāt pie intervāliem diatoniski, un cerams, ka šis video tev varētu palīdzēt attīstīt savu ģitārspēles bāzes tehniku, kā arī tās idejas, kuras es parādīšu, iespējams, tu sāks arī izmantot improvizācijā, ja tu nodarbojies improvizēšanu, vai arī, ja tu sacer savus soliņus, tad varbūt solo idejās un tā. Tad pirmā lieta, es gribētu, lai nav pārpratumu, tad definēt, kas ir tas, kas, manuprāt, lai mēs varētu jau komunicēt, būtu jāzina pirmais, vai tu vari nospēlēt mažoru gāmas pa visu grīfu. Nē, tad noskaties manu video, kurus par to runāju. Un otrs, vismaz tādā virsējā līmenī tev būtu jāsaprot, kas ir intervāla mūzikā. Ja gadījumā tā nav, tad šī video ievads tagad turpinās. Es mazliet pastāstīšu par teoriju. Ja tev šīs visas lietas jau liekas, ok, es to saprotu, tin video uz priekšu un paskaties, kādas idejas es ierosinu, lai strādāt pie savas tehnikas tieši intervālu nostiprināšanai. Par teoriju īsumā ir tā, mūzikā intervāls ir distances starp divām skaņām. Principā arī, ja nospēlē vienu skaņu un to pašu skaņu vēlreiz, arī to mēs varētu uztvert kā intervālu. Bet nākamā lieta, ko es vēlos piebilst, ir divi varianti, kā šie intervāli var tikt realizēti reālā laikā. Pirmais variants, ja es, piemēram, paņemtu notu sol, trešā lada sestās stīgas, un pieņemsim notu si, ceturtā lada uz trešās stīgas. Ja es paņemu šīs divas notas, ja es viņus nospēlēju vienlaicīgi, to sauc par harmonisku intervālu. Šīs abas notas skan vienlaicīgi. Bet, ja šīs notas nospēlē atdalīti, tad to sauc par melodisku intervālu. Līdz ar to, kad strādā pie intervāla tehnikas pilnveidošanas, būtiski ir spēt šos intervālus, kurus es vēlāk nodemonstrēšu, spēlēt gan harmoniski, gan melodiski. Tā ir ļoti būtiska piebilde. Tad intervāls mēs varam, viņiem nosaukumu, prīma, sekunda, tārts, kvarta, kvinta, seksta, septīma, arī oktāva, arī pēc oktāvas tālāk viņus var saukt, bet runāsim vienkārši šajā piemērā līdz oktāvai. Un tad, kad šie nosaukumi tiek realizēti, tad nākamais ir, viņus arī var pēc tam klasificēt pēc to kvalitātes. Piemēram, intervāli var būt tīri, viņi var būt lieli, mazi, palielināti vai pamazināti. Un, kad mēs apgūstam šos intervālus atkarībā no konteksta, kur viens intervāls aiziet tālāk, bieži vien arī var veidoties šie kontekstuālie nosacījumi, kā mēs viņus definējam. Par to mēs varam baigi dziļi nerunāt, bet tāda būtiskā piebilde būtu, darētu zināt šos intervālu nosaukums. Ja mēs paņemam, piemēram, kur uz sestās stīgas notas sol, tad, ja mēs nospēlējam šo notu divas reizes pēc kārtas, tā ir kā viena tā pati nota, bet tā kā tur ir divas skaņas, tad šajā gadījumā mēs to saucam par tīru prīmu. Ja mēs nospēlējam šo notu un notu, kas atrodas pustoni tālāk no viņas, tad mēs to saucam par mazu sekundi. Un tā ar katru nākamo ladu ejot uz priekšu, mums mainās nosaukums. Un tad es īsumā vienkārši nosaukšu tīra prīma. Maza sekunda, liela sekunda, maza tērts, liela tērts, tīra kvarta, palielināta kvarta, vai arī vēl teikt tritons, vai arī pamazināta kvinta, tīra kvinta, maza seksta, liela seksta, maza septīma,
liela septīma un arī oktāva. Ja mēs spēlējam notu solu līdz nākamajai notī solu, tā ir harmoniskā gama, kurā ir visi pustoņi. Bet ir vēl viens moments, kad šos intervālus var meklēt arī konkrētās gammās, nevis tikai harmoniskā, bet piemēram mažora gammā. Un tad tos var saukt par nevis vienkārši visu intervālu pēc kārtas, tā kā tikko es nodemonstrēju harmoniskajā gammā, bet piemēram, ja būtu mažora gammā, tad mēs to saukt par mažora gammas diatoniskajiem intervāliem. Citiem vārdiem, tie ir intervāli, kur veidojas tikai no tām notīm, kas ir atrodams konkrētajā sistēmā, kurā mēs atrodamies. Šajā piemērā tā būtu mažora gamma. Un arī šajā video mēs par to runāsim sīkāk. Un kāpēc es varbūt tieši runāšu par diatoniskiem intervāliem? Es mazliet nodemonstrēju arī šos harmoniskos un tā. Harmoniskos tādā ziņā, ka es viņus vienkārši parādīju sistemātiski, sākot no tīras prīmas līdz tīrai oktāvai. Un kāpēc es runāšu par tiem, kas veidojas mažora gammā? Tāpēc, ka mēs nereti, kad mēs improvizējam un tā tālāk, mēs gribam izmantot intervālus, kas labi skan konkrētās melodiskās, teiksim tā, situācijās. Piemēram, ja jūs spēlējat kādu dziesmu, kur ir sol akords, re akords, la minors, do mažors. Ja mēs zinām, ka šie visi akordi nāk no sol mažora gammas, tad citu būtisks video mažora gammas harmonizācija, ja tu nezini, kas tas tāds ir, tad arī noteikti noskaties to video. Un, ja mēs esam šādā konkrētā situācijā, tad ir vēlams izmantot intervālus, kur nāk no šīs sistēmas. Un tad, ja viņus izmantojot, mēs varam radīt konkrētas muzikālas idejas, kuras, teiksim, tā skan pareizi. Un es nesaku, ka vienīgās situācijas, kur intervālus var izmantot, ir diatoniski, harmoniskus nevar likt klāt, un, piemēram, ja mēs esam sol mažorā, viņus arī var harmoniski pārveidot un tā tālāk, bet tas būtu pārāk plašs video, tāpēc šī video ietvaros es šo ievadu noslēdzu šeit, un tad ķeramies pie praktiskiem piemēriem. Pirmais praktiskais piemērs, mēs visu, ko es šeit demonstrēšu, es rādīšu tikai šajā vienā sol mažora gammas formā, bet to visu vajadzētu spēlēt pa visu grifu visās formās. Vienkārši, lai taupītu laiku šajam video, mēs būsim šajā formā. Nākamā piebilde. Visam šim te tabus es neizrakstīšu. Primāri ir jāsaprot, ka šīs te idejas, viņas ir jāsaprot praktiski. Ja jūs spēlējat un pēc taba noti pa notī, teiksim tā, sarunu valodā zubra tiekšā, tad tā praktiskā izpratne diezgan nosacīta. Un ļoti būtiski ir arī, kad jūs strādājat pie, kad es saku, mēs strādājam pie bāzes tehnikas, tas iekļauj arī savas muzikālās dzirdes veidošanu, savu muzikālo priekšstatu attīstīšanu. Un jūs skatāties visu laiku sev priekšā uz vizuālu materiālu, tad jūs varbūt ātrāk varat izdarīt to tādā praktiskā līmenī, bet tas nenozīmē, ka teiksim tā, tajā mirklī tam uzdevumam pazūd jēga. Tā jēga ir konkrēti, ka jūs šos intervālus iemācāties, izmantot nevis vienkārši tikai kā tehnisku vingrinājumi, bet kā daļu no jūsu muzikālā arsenāla, ko jūs varat izmantot improvizācijā, komponējot un viss pārējais. Un arī, ka jūs šeit muzikālie priekšstati diktē, piemēram, jūs sākat spēlēt terces, es zinu, ka ir terces un tā tālāk. Tad mēs apskatīsimies diatoniskos intervālus, kurus mēs varam atrast sol mažora gammā. Es demonstrēšu šajā formā, bet teorētiski tas būtu jānostiprina arī citās formās un, protams, arī visās tonalitātēs. Tā, pirmais intervāls prīmas. Šajā gadījumā, ja mēs spēlējam prīmas, mēs pat varētu teikt, ka mēs vienkārši spēlējam mažora gammu uz augšu vai uz leju, jo katru noci es viņu nospēlēju. Tās ir tīras prīmas, tāpēc šis varbūt ir ļoti tāds primitīvs piemērs un demonstrācija, diatoniskās prīmas. Sekundes, kā mēs varētu spēlēt sekundes? Tad, mēs esam notas sol, mēs nospēlējam arī notu la. Tad, piemēram, šādi.
Tad, kā šajā pozīcijā nospēlēt, kā jau video ievadā es minēju, mums ir intervals var spēlēt gan melodiski, gan harmoniski. Šis bija melodiski, kā spēlēt viņas harmoniski. Nu, sekundam būs mazliet trikī, jo mums būs mazliet jāsteig ārā no pozīcijas, bet ja es nospēlēju notu sol, es vienlaicīgi nospēlēju notu lā. Es nospēlēju notu lā, es vienlaicīgi nospēlēju notu si. Es nospēlēju notu si, es nospēlēju notu do vienlaicīgi. Nu, šajā gadījumā rekord, piemēram, tas jau būtu šādi. Do un re kopā. Re un mi. Mi. Un fa diez, šajā gadījumā mums būtu jābūt šeit. Fa diez un sol. Sol un lā. Lā un si. Si un do. Do un re. Re mi. Mi fa diez. Fa diez sol. Un vēl sol un lā varbūt. Tāpat arī ejot uz leju. Tālāk, kā spēlēt tērces. Melodiski. Es nospēlēju pamatnotu un aiznākamo notu. Uz leju es, piemēram, samēnīju kustību virzienu. To var arī nedarīt, bet to jāmāk arī darīt. Harmoniski. Tas pats tērces, bet divas notas vienlaicīgi. Sol un si vienlaicīgi, lā un do vienlaicīgi. Es tagad atdalu, lai vienkārši jūs varat dzirdēt labāk, bet kopā būs šādi. Tālāk, nākamais kvarts. Mēs paņemam pamatnotu un notu, kas ir 4 pakāpes tālāk. Tagad 1, 2, 3, 4. Melodiski. Atpakaļ. Nu, šādi varētu rasties jautājums, kā spiest tās abas notas, piemēram, pirmo un otro pirkstu, vai tu nospēlēši tā uzrullējot pirkstu. Nu, kā tu spēlē harmoniski, melodiski, kas pēc tam sekos, ko tālāk darīs, daudz variantu, jāmāk dažādi spēlēt. Kvarts harmoniski, abas notas vienlaicīgi. Kvintas. Melodiski. Virziena maiņa. Sekstas melodisks. Harmoniski. Nu, būtu jāspēlē arī uz lejas vienkārši, jūs sapratāt ideju. Jūs jau no iepriekšējiem piemēram spēļā, kad nonācat pie secinājumiem, kad septīmes, melodiski. Uz leju, piemēram, harmoniski. Un oktāvas melodiski. Un harmoniski uz leju. Nu, ja ar šo bija par maz, pie kā strādāt, es atgādinu visās tonalitātēs, visās formās. Ja kādam bija par maz, jūs varat komentārā ierakstīt, man bija ar šo par maz, bet
Nu, labi, tas pievienu parādīšu, ko vēl var darīt tālāk, bet būsim reāli, lai šo visās formās atstrādātu un visās tonalitātēs un arī dažādos ritmos un tā tālāk, tad tur daudz ko darīt. Bet rekur papildus informācija. Tas, ko es tagad parādīšu, būs piemērs ar tercām, piemēram, ja, bet arī ar citiem intervāliem to var darīt. Var mainīt virzienus regulāri. Nu, es, piemēram, zemākā nots augšējā, zemākā augšējā, zemākā augšējā, bet, piemēram, zemākā augšējā, bet nākamais jau otrādi augšējā, tad zemākā. Tad var darīt arī otrādi. Mēs sākam augšējā, tad... Var, piemēram, viņus mainīt, kā latviešu pateikt, randomā. Nu, piemēram, piemēram tā. Tad šo virzienu mainīšanu tā būtu viena lieta, ko var darīt. Cita lieta, ko var darīt, ir, piemēram, kā es ritmizēju viņus. Piemēram, es varētu spēlēt katru notu vienreiz, bet labi, piemēram, pirmo notu divas reizes un otro vienas. Varbūt abas divas reizes. 4. Varbūt 4 un 2. Nu, tur tos no tā vien jau ir daudz ko. Šo abas virzienu mainīšanu un arī cik reizes, kur not mēs spēlējam, arī var kombinēt kopā. Cik reizes katra noti būtu viens, bet arī pēc tam kādā ritmā. Piemēram, es nospēlēju 2 reizes, piemēram, šo. Vienreiz un šo es to varu darīt kā triolu. Bet tik tās var būt 6. Kas vēl tāds? Nu, var arī nebūt tik, kā latviešu pateikt, nav tas vārds jāstāv vienā pozīcijā, nav jāatrodās vienā pozīcijā. Var arī, pieņemsim, jūs spēlēt tās pašas starts vai ko, jūs jau varat arī uzreiz mainīt šīs pozīcijas. Arī kur terts pār oktāvu. Jūs redzat, šādi te variēja un staigāja apkārt. Nu, tad šit arī muzikālo priekšstatu pilnveidošana, ka jums šos intervālus arī jāasociē ar kaut kādām muzikālām situācijām. Viens ir tas, ka jūs šo teoriju sapratāt, jūs paspēlēt dažādās vietās, bet vai jūs, piemēram, jums pajautā, tu vari tur iedot kādu piemēru, kur tu redzi, ka tu izmanto kaut ko. Tad jums būtu jānāk par kādiem secinājumiem, ka, rekupējam to un to izmantot. Tad rekur bija piemērs, kā sekstas izmanto. Tad pieņemsim rekur bija 7, tur beigās arī seksta. Steve's Smiths, Frankam Ballī, Katadin, skandarbs. Ja jums, piemēram, kāds pasaka tīri kvinta, šis ir klišejisks piemērs, bet, tā tālāk, tad, respektīvi, jums ir viens ir teorija, bet otrs ir paskatīties, vai jūs varat jau analizēt mūziku, kur jūs jau mākat, vai varbūt tagad mācīsieties no tālāk un nonāk pēc secinājumiem, rekur ir tāds intervāls, rekur ir šāds intervāls, rekur ir tīri kvinta, power chords, kas notiek viņam pieliek mazu sekstu klāt. Kas notiek, viņi nospēl no citas vietas. Rekur ir šādi, un tad pēc tam tur rekur liela, viņš uz lielu sekstu paiet atkal maza seksta un tā tālāk. Un te jūs, tā doma ir no vienas puses attīstīt savu muzikālo dzirdi, bet no otras puses, kad jūs analizējat mūziku, jūs viņu labāk saprotat, jūs saprotat, tad ir šādi intervāli, tad ir tāds akords, tad ir tāds trīskans, tāds septiņkārts, vēl kaut kas, ka jūs šo informāciju labāk saprotat, jūs viņu arī labāk atceraties un arī varat praktiski izmantot dažādās situācijās. Un tas nav vienkārši kaut kāds, ja mēs salīdzinām mūziku ar valodu, tas nav vienkārši kaut kāds vārdu savirknējums, ko jūs esat iegaumējuši, bet jūs nezināt, ko šie vārdi nozīmē, kā viņus var izmantot dažādās situācijās un kā atpazīt, kā cits viņus izmanto un tā tālāk. Tad es ceru, ka šis video kādam noderēja un, te es viņu arī beidzu. Atā.